Par svētku telpu slimnīcā pārvērties saimnieciskā dienesta darba tunelis. Pirms 10 gadiem nopietnas pārmaiņas piedzīvoja arī pati slimnīca Talsos. Apvienojoties ar Ventspili, tā kļuva par Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu. Mēs visi zinām, trūkst ārsts, trūkst naudas, tam līdzīgi. Caur šo mēs nevis konkurējam savā starpā, bet mēs racionāli, izmantojot mūsu resursus, varam plānot pakalpojumus iedzīvotājiem. Jo no šīs apvienošanās gribētu teikt, ka vislielākais ieguvējs ir tieši Ziemeļkurzemes iedzīvotājs. Man ļoti liels prieks, ka ļoti kuplā skaitā ir Ventspils kolēģi atbraukuši. Un tas arī norāda to, ka mēs esam viens foršs kolektīvs, gan Tals, Ventspils, mēs esam viena slimnīca. Šobrīd slimnīcā strādā vairāk nekā 160 darbinieku, tā skaitā 50 ārsti, kā arī turpat 90 vidējā un jaunākā medicīnas personāla speciālisti, ārsta palīgi, māsas, sanitāri un pārējais atbalsta personāls. Mums ir ļoti daudz jaunu māsu, un tas man arī ļoti patīk, jo tas ir rādītājs vispār, ka jaunie kolēģi vēlās pie mums strādāt slimnīcā. Svētkos organizatori bija sarūpējuši 10 asprātīgas nominācijas katrai nodaļai. Piemēram, klientu apkalpošanas darbinieces saņēma nomināciju savedējas, par mistisko būtņu mītni novērtēta ambulatorā nodaļa, bet anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļa saņēma nosaukumu Krāsaino sapņu piedzīvojums, trāpīts 10. Jo tieši pateicoties mūsu palīdzībai, operācijas laikā pacienti var piedzīvot krāsainus un arī patīkamus sapņus un pavadīt to nepatīkamu operācijas pieredzi patīkami. To nevar salīdzināt, kā tas bija pirms 200 gadiem vai 300 gadiem, kad no operācijas cilvēki šausminājās un baidījās. Ar aplausiem kājās cēlās ķirurga Jāņa Šmita kolēģi, viņam saņemot pateicību par mūža ieguldījumu. Slimnīcā nostrādāti 50 gadi un Jānis Šmits darbu vēl turpina. Pateicībā par ilgadēju, profesionālu un atbildīgu darbu sumināti vairāki slimnīcas darbinieki. Es atnācu uz slimnīcu, es biju pavisam jauna meitene vēl, 22 gadi. Un šis laiks, kā teikt, kas ir pagājis, liekas, ka tu darbā izstājies tikai vakardien. Man vienkārši palaimējies tas, ka ir vienmēr bijusi laba komanda. Atbalstam tam ir liela nozīme, lai varētu tik ilgi arī nostrādāt. Slimnīcai attīstības plāni nākotnē, arī ārstu piesaistē, taču Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs atzīs, ka tas arī pašvaldību darbs – motivēt jaunos cilvēkus. Ka viņi redz jēgu, ka viņi var veidot karjeru, veidot ģimeni, dzīvot Ventspilī un Talsos. Un tur tikai tīri viena pati slimnīca nevar to nodrošināt, bet tādā ziņā mums gan Talsos, gan Ventspilī ir arī atbalsts no pašvaldībām. Tad tās ir dzīves vietas uz atvieglotiem nosacījumiem. Ir, teiksim, ka bērni var bērndārzā vietu atrast un skolā mācīties. Jaunajai slimnīcas ēkai Talsos 10 gadu, bet reizē aprit arī 130 gadi, kopš von Hāna un von Firksu dzimtu baroni nolēma dibināt Talsu slimnīcu kā privātu sabiedrību ar domu vēlāk to pārdot valstī. Un tā 1894. gadā jaundibinātā slimnīca ar 10 gultas vietām tika atvērta pacientiem. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.